izvēlējies un tieši kāpēc? Pirmajam miglojumam es esmu izvēlējies Kapalo Revī ar devu 0,8 litru uz hektāru, Medax Top ar 0,5 litru uz hektāru un Stimulus ar 2 litri hektārā devu. Par slimībām, protams, runājot, ja mēs lietojam fungicīdu, tad noteikti ir jābūt kaut kādai slimībai vai domai par to, ka būs kāda slimība. Tad šajā gadījumā Kapalo Revī izvēle bija balstīta uz to, ka mēs jau esam novērojuši dzeltenplankumainību. Kapalo Revī vēl ļoti labi strādā uz miltrasu un arī uz pelēkplankumainību. Tāpatās tas miglošanas resurss, kas, teiksim, man ir, ja ir tagad jānomiglo, teiksim, kaut kādi ziemas kvieši un ziemas mieži kopā, tad tas ir kaut kādi 600 hektāri. Un, principā, to mēs izdarām 3 dienās. Ja viņš brauc un skaties uz ārējo spārnu, kas ir pret mežu, redzi, kā pamazām dziest ārā sprauslas viena pēc otras, lai neveidotos liekas pārklājums, un to dara automātika, navigācija. Pirmais brauciens ir riņķī apkārt laukam. Šajā veidā, apbraucot riņķī apkārt laukam, iezīmē lauka teritoriju. Kāda ir lauka teritorija? Pēc tam, pa vidu braukājot, tu vari braukāt kaut vai krustu šķērs, vienalga kā. Tur, kur navigācija sapratīs, kur nekas nav uzmiglots, tur ieslēgsies sprausla, tur, kur būs uzmiglots, tur viņi izslēgs. Cik tev ir svarīgi vai nozīmīgi iegūt kaut kādu lēmumu vai priekšlikumu tieši taviem laukiem no agronoma? Viennozīmīgi, ka tas ir ļoti svarīgi. Vienmēr ir bijis tā, ka kam patīk vairāk paļauties tikai uz sevi, kam patīk pakonsultēties un šādus nozīmīgus lēmumus dalīt, vai iegūt kaut kādu papildus pārliecību vai kādu papildus zināšanu šajā gadījumā. Tas vienmēr ir noderīgi pakonsultēties ar kādu. Tu varbūt, ja esi šajā pavasarī novērojis kaut kādas slimības, kas būtu jāierobežo, vai kāpēc tu tieši šobrīd veici šo smidzinājumu? Viens no faktoriem ir tā auga attīstības stadija, kādu viņš ir sasniedzis. Nākamais ir novērtēt dabā, vai šīs slimības pazīmes jau ir novērojamas. Kas ir tās slimības, ko tu esi jau novērojis? Tā galvenā slimība, ko mēs esam atraduši ar agronomiem uz saviem laukumiem, ir dzeltenplankumainība. Un to tad attiecīgi ar šiem produktiem tu tagad ierobežo, ja? Jā. Vispār pēc kā izvērtē, kad braukt uz lauka un kad smidzināt tieši? Vai tam ir nozīme? Protams, ka tam ir nozīme. Ja mēs runājam, teiksim, par nezāļu smidzināšanu, tas ir ar herbicīdu smidzinājums, tad, protams, ir tā, ka mēs nevaram gaidīt, kad nezāles ļoti pāraug pašu pamatkultūru, kas ir šajā gadījumā kvieši, jo šī nezāle būs lielāka, jo viņi grūtāk pakļausies kādai ķīmijas ietekmei.